Šodien Autoziņas FM studijā es, Maija Romaško, esmu aicinājusi drifta pārstāvi un, jāsaka tā, godalgotu drifta pārstāvi Jāni Lambertu. Sveiks, Jāni! Labdien! Jāsaka tā, ka diezgan pārsteidzoši bija tas, ka 28. maijā biķernieku trasē Austrum Eiropas drifta čempionātā tu ieguvi godalgoto 3. vietu. Kā tad bija tur sacensties un kas tad bija tavi tie lielākie konkurenti? Konkurenti ir pilnīgi visi, man liekas, kas brauc driftā, tur bez variantiem. Un, šajā drifta posmā man, protams, ļoti labi nospiedēja veiksme. Veiksme bija tas galvenais faktors? Protams, ka braukšana arī bija to, ko es arī centos izdarīt. Es izdarīju, braukt maksimāli vienmērīgi, un to, ko var izdarīt ar to mašīnu, jo nav man tomēr tā spēcīgāka automašīna, kas tur ir. Jā, sanāca tā, ka tu 3., bet iespēja bija tā, ka cīnīties 3., 4. vieta vai 1., 2., 3., 4.? 3., 4. es domāju, ka būtu tā cīņa bijusi, jo, par laimi vai kā, vai par nožēlu, kad bija tā akcidents, kad avārija, to man nebija tā cīņa jātais par 3., 4. vietu. Tātad Kristaps Blušs, diemžēl, dabūja izstāties beigās. Gan arī lietuviešu braucējs dabūja izstāties. Saki lūdzu, ko tu gaidīji no šīm sacensībām? Vai cerēji, ka būs vairāk dalībnieku no ārvalstīm vai kā? Godīgi sakot, cerēju, ka viņi būs spēcīgāki, jo, kad braucu, daži bija tāds tā kā smaidiņš sajā, gan izmanīs, ka virmot, ka griezties un tā kā īsti nebraukt kā gribētos, kā cerēju, nevis kā gribētos. Vai pats tu izbrauca visus līkumus un uztaisīji visas sanslīdes tādas, kā tu vēlējies? Vēlētos es vēl labāk, protams, tā, lai uz to 1. vietas piedestālu varētu uzkāpt, bet, izbraucu tā, ko maksimumu varēja izdarīt. Varbūt atgādini visiem klausītājiem, kas ir tavs dampis, ar kuru tu brauci? Mans dampis ir BMW M3 modelīts ar tā paša M dzinēju, tiesa gan jaunāku, ap 2002. gada izlaidumā dzinēju, teiksim tā. Standarta zirgspēki viņam ir 343, kas arī veiksmīgi man tika uzrādīti kā standarta dzinēja zirgspēki. Nekas tur vairāk nekāda uzlabojuma nav. Un vispārībā kaut kāds uzlabojums tieši uz šo čempionāta posmu veici? Tieši uz šo posmu, principā, savest visu tā kārtībā, lai, nekas nevarētu atgadīties. Jā, bet cik man zināms, šī nav vienīgā reize, kad tu esi ticis uz kāda piedestāla. Taisnība, pareizas ziņas. Jā, varbūt tad pats izstāsti. Cik daudz, kur un kad tev ir nācies tomēr uz tā piedestāla kāpt? Pats sākums bija arī, kad sākums bija Latvijas driftā. Oficiālais, jā, sākumā viņš gan saucās drifta šovs, bet, tie arī bija mani panākumu sākums. 1. gads, 2. gads bija, 3. jau sākās mums tā nopietnāk tas viss, kad tās automašīnas bija nepieciešams jau pilnveidot, jau tā spēcīgāk, un tad arī sāku lēnām iebremzēt, tā teikt, ar to tehniku. Labi, ko nozīmē iebremzēt ar tehniku? Iebremzēt ar tehniku nozīmē to, ka neturēt līdz pārējiem konkurentiem, ar kuriem fiziski, ne fiziski, bet braukšanas ziņā varētu cīnīties, bet, tīri tehnisku apsvērumu dēļ, ka automašīna nav tādā stadijā, kā ir citiem braucējiem, nevarēja vienkārši cīnīties. Vai tu nevēlies tomēr to darīt? Oi, un kā vēl vēlos? Jā, bet kā tas varētu izpausties? Tev vajadzīga vairāk nauda, lai tu varētu kaut kā vairāk uzķūnēt savu autiņu vai ko? Kā mēs draugu vidū runājam, nauda jau nav problēma. Nav naudas, arī nav problēma. Un nav autiņa arī nav problēma vairāk. Un tikko viņi visi ir tā ir atkal problēmas, kaut kas jādara, jāuzlabo, jādabūna vēl nauda un tam līdzīgi. Bet, protams, runāja, protams, ka tas ir finansiāli, kas lai viņu spētu uzbūvēt, ir vajadzīga investīcijas diezgan krietni lielas. Šajā Austrum Eiropas drifta čempionātā tika piedzīvotas, 2 tādas, var teikt, lielākas tā kā avārijas. Un saki, vai tev pašam ir nācies driftā būt avārijas vaininiekam vai nokļūt avārijā? Nē, nav nekad nācies un domāju, kad arī nenāksies. Kaut kā veiksmīgi māk no tā visu izvairīties, paredzēt situāciju. Tu esi tāds prātīgs braucējs? Protams, viennozīmīgi. Arī ikdienā pa ielu tāds prātīgs? Ir loģiski. Neviens pārkāpums manam pat nevienu uzpakādes punktu nav. Nav, jā? Nav neviena. Tevi nav noķēruši vai? Nē, vienkārši nav pamata stādināt. Aha.
Tad tu esi iztrakojies pa trasi un nav nekādas vēlēšanās pa ielām trakot. Tieši tā. Ja es nedabūnu pa trasi pavidzināties, izbraukt un tā kā dot sevi, nu, tad es jūtu pats, kad pa to ielu braukšanu kaut ko drusciņu tā kā sāku agresīvāk darīt un, nu, tā kā nevajadzētu, bet tad, kad es tieku uz trasi, es nobraucu savu stundiņu, izlieku sevi, un tad es varu mierīgi kruīzēt. Tagad aiziesim nelielā muzikālā pauzē, un tad paturpināsim mūsu sarunu par tavu braukšanas stilu. Ok, sarunāts. Klausītājiem, ka šeit Autoziņas FM studijā vēl joprojām esmu es Maija Ramaško, un mans sarunu biedrs ir Jānis Lamberts, drifta čempions, 3. vietas ieguvējs. Nu, skarbi jau tas čempions teikts ir, bet, nu, patīkami skatīsimies laikam uz priekšu tieši tā. Jo čempions jau, nu, ja tu esi kaut vai vienā posmā ieguvis kādu godalgotu vietu, jau var teikt. Nu, teikt jau var vienmēr. Tu tā kā es laiku gribi tomēr, tad, ja būs pirmajā vietā, tad tikai, nu, tad tas viss, čempions jau skaitās tad, kad tas pirmais tomēr ir, tad jau ir tas čempions. Vai tev ir sanācis kādreiz būt kādā posmā pirmajā vietā? Jā, kādas reizes, varbūt 5, 6, 7, nezinu, neesmu skaitījis. Un kā te tā nav sanācis gala rezultātā kopvērtējumā nokļūt uz piedestāla pirmā pakāpiena? Kādreiz pieviļ tehnika, kādreiz vienkārši kaut kas, nu, nesaiet tā kā gribētos, bet, nu, uz pirmā gan kopvērtējumā nav sanācis. Uz otro gan esmu kāpis, jā. Bet uz pirmo nav kāpis. Saki lūdzu, kā tev vispār aizsākās vēlme piedalīties driftā? Sākās tas, par gadu skaitļiem man ir liela problēma, bet, nu, kaut kādā matemātika nav stiprā pusē, jā? Matemātika nav priekš manī. Man labāk, lai kāds cits sarēķina. Kalkulators, tas gan man patīk. Kaut kad, nezinu, ap 2006. gadu varētu būt, kad tagadējais, kas tagad ir vasaras sprints, agrāk saucās Burnout LV kauss. Un tur tikko bija iegādājis savu pirmo pakaļpiedziņas automašīnu, ar kuru tā kā bija doma braukt uz laiku, jo tur viss notika tā kā uz sekundēm cīņa. Bet kā nu sanāca, kā nu nekā tā pakaļējā daļa automašīnai sākas, nu, tā kā manām slīdēt ārā. Nu, man tas dikti iepatikās, un tad jau es pēc tam pats sāku provocēt to visu, sāku slidināties pa to trasi. Nē, tas pat trasi ir pa to kausu ziņā. Jā, sāku tā kā slidināties, un tur es uztaisīja, nu, ātri neskatītāji, bet tie organizatori uztaisīja speciāli kausu priekš manīm, pat ne kausu, bet diplomu. Tā kā, nezinu, vai uz roku sirds varētu likt, bet varētu būt, kad man ir pirmais Latvijā iegūtā godalgotā vieta, toreiz viņu tika nosaukt kā drifting klasē. Aha. Kā man tāds diploms ir, un tas gada skaitlis jāapstāst, bet es domāju, ka tas ir pirmais, kas kaut kas tāds tika iegūts kaut kas saistībā ar driftu. Tas nozīmē, nu, tu kā viens no tādiem aizsācējiem, varētu teikt. Vai arī pirms bija oficiālais drifta šis te čempionāts, tad arī tā kā driftoja pa ielām šajos te nelegālajos driftos? Ir bijuši nelegālie drifti? Jā. Nē, esmu lietas kursā. Kā tur bija jāprasa? Nu, jāsaka tā, ka pie dažādiem centriem cilvēki sapulcējās un arī šo to mēģināja parādīt viens otram. Nē, nebiju tur. Labi, tur bija dragreis pamatā, bet arī drifteri šo to gribēja tur parādīt. Vai viņus mēs varam saukt par drifteriem? Nu, labi, bet nu, tas ir tā kā pirmais tāds, man liekas, tāds, nu, grūdienis. Man šķiet, ka nē, nu nevarētu piekrist tam. Varbūt, nu, bet es nezinu. Un tev šķiet tā, nu, pieņemsim, es zinu, daudzi cilvēki ir tādi, kas kaut kādā mērā nezinu kādu iemeslu pēc, bet mēdz jaukt driftu ar dragreisu. Tev šķiet, ka tas ir kaut kas tūs vai tomēr nē? Tomēr nē. Nē. Nu, tas... Nu, kādēļ? Nu, tāpēc, ka viens ir braukt tikai taisni un viens ir braukt tikai šķībi, teiksim tā, tikai slīpi. Nu, tāpēc tas ir divas dažādas lietas. Ja vēl tad drīzāk ar kaut kādu, nu, nezinu, šosei varētu, kur tomēr tas notiek uz kaut kādu tādu līkumotu trasi, bet, nu, dragreisā jau tieši ir tikai taisni. Tas gan jā, tur tikai taisni. Nu, tad galīgi nevēlkās kopā, manuprāt. Bet, nu, zini kā, ja nu tomēr ir jānobremzē un kaut kā jānogriežās, tad, nu, sanāk bišķiņās paslīdēt. Nu, tad jau mēs visi pa ielām driftojam pilnībā. Visi tie, kas mazliet uz tie, kas brauc, arī mans vecais paps to pa ielu driftē sanāk arī. Labi, nu tas nav, protams, autosports, bet, nu, pievilkt, ja ļoti gribās, aiz matiem var.
vai ne? Aizmātiem var visu vilkt. Nē. Tas ir viennozīmīgi. Labi, tagad atkal aiziesim mazā muzikālā pauzē, un tad turpināsim mūsu sarunu. Nekāda problēma, gaidīsim. Mans sarunu biedrs vēl joprojām ir Jānis Lamberts, drifta 3. vietas ieguvējs Austrum Eiropas drifta čempionātā. Saki lūdzu, Jāni, vai tev ir kaut kādi tādi lielāki mērķi, pasaules mērķi driftā? Būt ir. Un? Nevar jau viņu skaļi teikt, jo tad jau parasti nepiepildās tas viss, ko pasaka. Tu tāds māņķisīgs, ja? Nu, tā kā varbūt nē, bet ko es tur iešu visiem izstāstīt, pēc tam nesanāks, un tad viņi teiks, ko tad tu man šitā te stāstīji par rādio ēterā, kad tu brauks tur un beigās nekur nebrauc. Nu, tad tu tāds dikti noslēpumains gribi būt. Patīk, kad cilvēkiem ir ko apdomāties kaut kā. Labi, tad stāst par to, kur tu esi bijis ārzemēs. Esmu bijis, principā tālākais ir Somija. Tas ir arī kādi gadi 3 atpakaļ apmēram, no to matemātika jau mēs zinām, kā man ir, bet apmēram gadi 3 atpakaļ. Tad, kad Latvijā tas bija, nevarētu teikt, ka tikko sācies, bet tikko sākās kaut kas tāds nopietnāk, ko varētu saukt jau par kaut kādiem driftiem, nevis tikai drifta šoviem. Aizbraucu uz turieni, pačamdīju, kā tur tas viss notiek, dikti jau patikās, bet ar manu tiešām ielas automašīnu tur nebija ko darīt toreiz. Tagad, ja tu salīdzini... Tagad pašreiz jau varētu sākt braukt, tā bija Somija, pieminēju, nepieminēju, neatceros. Teicu, tad tā bija Somija, tagad arī Somi pie mums var redzēt, ka viņi brauc, var redzēt, kādas tās automašīnas viņiem tur ir, tur tādā ziņā tur viss notiek profesionāli, un tāpēc es biju izbrīnīts, kas notikās šoreiz ar viņiem šeit Latvijā. Protams, tie nebija visi, un tie nebija varbūt labākie un spicākie, kas tur brauc. Bet tev bija pārsteigums, kad gala rezultātā uz finālu izgāja gandrīz tikai latvieši? Pārsteigums, nepārsteigums, bet, es biju domājis, jā, ka tur būs arī kāds citas valsts tā kā braucējs. Tur, man liekas, ka arī nedaudz, bet 2, kas tādi diezgan spēcīgi bija, viņiem notikās atgadījumi kaut kas ar automašīnām tehniski. Vienam zinu, kad turbīna nojuka, attiecīgi viņš nestājās, tas bija 7. sērijas BMW, kas bija tāds oranžas krāsas, pēc vārdiem neatceros gan braucēju, un otrs bija vecais BMW arī, kas tiešām, treniņos, ka braucu, tur bija ko redzēt. Kamdēļ viņš nebrauc, droši vien, kad kaut kas tehniski ķibēl jau izdomā vienkārši nepiedalīties. Droši vien jau, ja galu galā es atbraucu uz tādu gaisa gabalu līdz Rīgai biķerniekiem, tad jau, jāpiedalās jau ir. Protams, tehniskais autosports. Neko padarīt. Tieši tā. Labi, tas ir tā kā pa autosportu, bet ko tu dari ikdienā? Ikdienā es vādu uzņēmumu, kas ir saistīts ar starptautiskiem pārvadājumiem. Tas ir ģimenes uzņēmums, kurā gan, pašlaik es ņēmu tādu aktīvāku dalību, agrāk es kaut kā nelīdu iekšā tajā, bet tagad tā diezgan aktīvi to visu daru, mēģinu apgūt jauno un palīdzēt, lai viss tas tā kā virzās uz priekšu. Vai arī tev ir tāda doma ņemt sev kādu paspārnē un mācīt, kā braukt ar drifta auto? Varbūt kļūt par skolotāju? Labi, skan tā diezgan tā liels vārds skolotājs, bet tomēr mācekli. Palielam, es jau to arī daru. Visu laiku, teiksim, es nevienam kaut kādam pazīstamam cilvēkam, draugam neatsaku pamācīt, paskolot, parādīt vai kaut kādā citā veidā, pateikt, kā tas ir jādara. Kurā vietā tad tas notiek tad? Ir bijis gan biķerniekos, gan 333 trasē, kas mums ir, te stubāk arī, kas ir Rīgai. Ir tāds rallija pilots Ralfs Sirmats, kam pat palika 17